Tātad mans kursa darbs bija par pilsonisko iesaisti savvaļas pļavām, par dabisko pļavu daudzveidību, par to, lai dabiskās pļavas būtu vispār mums gan Latvijā, gan Eiropā. Dabisko pļavu bioloģiskā daudzveidība strauji sarūk. Dabiskās pļavas kā tādas ir palikušas ļoti mazā apjomā gan Latvijā, gan Eiropā. Un tas ļoti būtiski ietekmē aputeksnētājus, un jo īpaši bites. Un līdz ar to, ja aputeksnētāji nevar aputeksnēt augus, tas ļoti ietekmē arī tūmā esošās dārzniecības un lauksaimniecību arī kā tādu. Šī projekta īstenošana, tas ir vairākās fāzēs, vairāku gadu garumā tiek īstenots. Un viena no atziņām, ko es arī ieguvu, ir teritorijas, kur cilvēka ietekme joprojām ir ļoti jūtama. Un cilvēki principā ar savu nezināšanu joprojām ietekmē arī tās teritorijas, kur tiek īstenots šis projekts. Nopļaujot, nezinot šo zālājus dabiskos un arī citādā veidā iznīcinot. Šī gada pavasarī, kad es biju saulēšos, un tur blakus pļavām atradās vecs sābaļu dārzs, kur mēs vācām kriteles un arī uzrakām zemi no jauna. Un nākamajā gadā jau būs iespējams ieraudzīt, kādi augi šajā jaunizveidotajā pļavā augu. Citi aktīvisti ar savu entuziasmu, enerģiskumu. Un kas man vēl iedvesmo ir tas, ka ir redzamas arī pārmaiņas. Pat ja šīs pārmaiņas nelielas, pat ja viņas ir tuvākajā apkārtnē, bet tomēr tās ir redzamas. Un tomēr ir sajūta, ka mēs ejam uz priekšu, nevis virzamies atpakaļ. Un kas iedvesmo tevi?